Un tā vēstule Galatiešiem. Parunāsim īsumā par to, ko mēs runājam iepriekšējā nodarbībā, lai mēs varētu to visu turpināt. Mēs apstājamies 1. nodaļā pie 10. panta. No šiem 10 pantiem mēs ieraudzījām to galveno mērķi apustuļa Pāvila vēstulē Galatiešiem. Pirmkārt, viņš runā par to, ka savu sūtniecību viņš ir saņēmis ne no cilvēkiem, bet gan no paša visu augstā un Ješua Amašiaha. Un viņš grib apstiprināt savu statusu un parādīt ik vienam galatietim un arī ticīgiem no pagāniem, ka patiešām viņš roku svētību no apustuļiem nav saņēmis un ka viņu nav sūtījuši cilvēki, bet gan šo sūtniecību viņš ir saņēmis pats personīgi pie satikšanās ar Ješua Amašiahu pa ceļam uz Damasku. Par to mēs vēl šodien parunāsim. Tāpēc viņš pēc sava statusa, ar savu sūtniecības statusu, nav ne ar ko zemāks par apustuļiem un nav ne ar ko zemāks par Pēteri, kurš tanī laikā bija vecākais starp Ješua Amašiaha skolniekiem. Tas ir pirmais moments. Tātad apustulis Pāvils apstiprina savu sūtniecību, kura viņam ir no paša visaugstā caur Ješua Amašiahu. Otrakārt, viņš pasvītro galveno mērķi savai kalpošanai, kura noslēdz tanī, lai aiznestu līdz cilvēkiem šo priecīgo vēsti par to, ka Ješua pēc tēva gribas atdeva sevi par mums, lai atbrīvotu mūs no šīs sagrozītās un ļaunās pasaules. Un ar šo savu pārliecību apustulis Pāvils mums uzreiz atklāja savas mācības sirds vidu. Tātad, tālāk kā reiz ir tas, ko viņš teiks, un teiks kā reiz to, kādā veidā notiek mūsu atbrīvošana no šīs sagrozītās un ļaunās pasaules. Un trešais moments, kuru apustulis Pāvils pasvītro savas vēstules sākumā, ka tās ir viņa dziļās raizes par to, ka daži ļaudis mēģina sagrozīt galatiešu prātus no tās mācības, kuru Pāvils viņiem bija mācījis un kuru viņi bija pieņēmuši. Un viņš 2 reizes runā par lāstu, par tiem, kuri mēģinās sagrozīt viņa mācību. Un tāpēc šo uzbrukumu uz mācību, kuru devis visaugstais, viņš vērtē kā uzbrukumu visaugstajam un Ješua Amašiaham. Tāpēc viņš ir gatavs pretīm stāties ikvienam, kurš mēģinās sagrozīt vai pazemot tās atklāsmes, kuras viņš saņēmis no paša visu augstā. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka tas, ar ko māca apustulis Pāvils, tas nav vēl kāda cilvēka viedoklis, kuru varētu noklausīties un pieņemt, vai arī ignorēt, vai pasmieties. Mēs ar tevi par to parunāsim citā reizē, vai arī es vēl par to padomāšu. Visas apustuļa Pāvila atklāsmes, tas ir visaugstā vārds. Šī mācība ir tā, ko deva viņam pats visaugstais, caur Ješua Amašiahu. Un tāpēc viņš arī ir tik ļoti greizsirdīgs par šī vārda saglabāšanu, no sagrozīšanas, kā arī netaisās izpatikt kādam cilvēkam. Galatieši 1. nodaļa 10. pantā, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai visaugstajam, jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Mašiaha kalps. Tālāk apustulis Pāvils pieved savu personīgo liecību par to, kā viņš saņēma šo atklāsmi. No 11. līdz 12. pantam 1. nodaļā. Jo es jums apliecinu, brāļi, tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nec kāds man to ir mācījis, bet Ješua Amašiahs man to ir atklājis. Kā mēs redzam, apustulis Pāvils šeit no jauna pasvītro, ka viss, ko viņš māca, nav saņemts no kāda cilvēka, bet gan caur paša Ješua Amašiaha atklāsmi. Grieķiski vārds atklāsme ir apokalupsis. Apmēram tāpat arī tiek nosaukta apustuļa Jāņa atklāsmes grāmata apokalipsis. Tā mēs izrunājam. Grieķu valodā apokalupsis latviski nozīmē atklāsme, atkailināt,
atvēršana, noņemt aizsegu. Citiem vārdiem, visa apustuļa Pāvila mācība iet cauri Ješua Amašiahu, kurš atklājās pašā apustulī Pāvilā. Un tālāk apustulis Pāvils stāsta par to, kā tas notika, no 13. līdz 14. pantam. Jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju, ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvis. No šī mēs redzam, ka apustulis Pāvils savu liecību sāk no tā, kādu dzīves veidu viņš dzīvoja, līdz kamēr viņš satika Ješua Amašiahu. Un ar šo liecību viņš grib pievest pierādījumu tam, ko viņš pats bija teicis sākumā. Tātad to, kādā veidā viņš saņēma šo mācību. Pirmkārt, to, ka viņš ir paša visaugstā sūtīts. Otrkārt, to, ka šī mācība nav no cilvēkiem, bet no paša visaugstā. Tagad paskatīsimies apustuļu darbu grāmatu, kā tas bija un kā tas notika pa ceļam uz Damasku. Apustuļu darba 22. nodaļa no 3. līdz 10. pantam. Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzināts šinī pilsētā, izglītojies pie Gamaliela kājām, pilnībā tēva bauslībā mācīts, tikpat dedzīgs Dievam, kā jūs visi šodien. Šo ticību es esmu vajājis līdz nāvei, saistīdams un nododams cietumā vīrus un sievas, kā to man var apliecināt augstais priesteris un visa vecaju padoma. Tanī laikā tā bija Sangedrīna. No tiem arī dabūjis vēstules brāļiem Damaskā, devos ceļā, lai apliecinātu tos, kas tur atradās, un vestu uz Jeruzālemi sodīt. Bet, kad es biju ceļā un tuvojos Damaskai, ap pusdienas laiku mani piepeši apspīdēja spilgta gaisma no debesīm. Es nokritu pie zemes un dzirdēju balsi man sakām: Saul, Saul, ko tu mani vajā? Bet es atbildēju: kas tu esi, kungs? Viņš uz mani sacīja: es esmu Ješua Nācerietis, ko tu vajā. Mani pavadoni gan redzēja gaismu, bet balsi, kas ar mani runāja, nedzirdēja. Tad es jautāju: ko lai es daru, kungs? Bet tas kungs man sacīja: celies augšā un ej uz Damasku, tur tev pateiks visu, kas tev jādara. Un 26. nodaļā apustuļu darbos, kad apustulis Pāvils runā savu aizstāvošo runu ķēniņa Agripas priekšā, viņš tur izsakās nedaudz vairāk un atklāja savu sūtniecības būtību, kuru viņš ir saņēmis no visaugstā mutes caur Ješua Amašiahu. Tātad 26. nodaļā no 15. līdz 18. pantam. Es sacīju: kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja: es esmu Ješua, ko tu vajā. Bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis, kā es tev parādījos, lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu, atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie visu augstā un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Un tā, mēs redzam no šīs liecības, ka apustulis Pāvils patiešām ir sūtīts šai kalpošanai ne no cilvēkiem, bet gan no paša Ješua Amašiaha. Mēs redzam, ka Ješua saka, ka es tev parādījos, lai tevi nozīmētu par manu kalpotāju un liecinieku. Un sūtīts Pāvils ir tieši priekš tam, lai pievēršat uzmanību, atgriežas no tumsas gaismā. Kādā veidā tam ir jānotiek? Šeit ir secība, un tā ir ļoti svarīga. Tātad, atgriezt pagānus no tumsas gaismā, un mēs zinām, ka Tora tā arī ir mācība par gaismu. Tālāk Ješua saka, no sātana varas pie visu augstā, lai tiktu
piedoti viņu grēki, un lai viņi būtu arī starp tiem svēto pulkā, kurus esmu apgaismojis ticībā uz mani. Tātad pirmajā vietā stāv atvērt acis un apgaismot viņus ar gaismu, mācību, kura atrodas Torā. Un tālāk, caur ticību Ješua izpērkošajam upurim, lai viņi saņemtu grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Lūk, šis moments, ka grēku piedošana un mantojums svēto pulkā iet pēc pagremdēšanās gaismā. Tas ļoti saskan ar visiem regalim svētkiem, ko Jeseja saka 53. nodaļā, 11. pantā. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tātad, lai tiktu pie atziņas, priekš tam ir jāpagremdējas gaismā, jāpagremdējas visaugstā baušļos, kas arī ir pati mācība par gaismu. Un pēc tam caur atziņu notiek pagremdēšanās Amašiahā, un mēs zinām, ka Tora ir paša Amašiaha iekšējā būtība. Un Amašiahs, kurš tagad dzīvos viņos, kuru viņi ir atzinuši un iepazinuši, ir viņu attaisnošana. Un tieši pateicoties šim, caur Amašiaha Ješua iepazīšanu, viņš uzņems viņu grēkus uz sevīm un tos nesīs, un iznesīs pie Azazeļa tieši tāpat, kā tas notiek Jom Kipūras svētkos. Un apzīmogoti tie tiek, kad saņem visaugstā tautas mantojumu, kopā ar svētajiem. Tātad šis mantojums ivritā ir marašā, kuru visaugstais deva ebreju tautai, mantojumu, kuru nevar pārdot un no kura nevar atteikties. To ir iespējams tikai nodot no tēva dēlam. Un lūk, ticīgie no pagāniem saņem šo mantojumu, kas atrodas Jēkaba dēlu mantojumā. Tādā veidā mēs redzam, ka apustulis Pāvils patiešām ir sūtīts no paša Ješua Amašiaha un patiešām sūtīts priekš tam, lai pagānus piegrieztu gaismai. Un mēs redzam, ka šis process sākās ar labās vēsts svētrunu, kuras saturs ir Mūzes Tora. Un tas, kādā veidā notiks svētruna, kādā veidā noformēsies šī mācība apustulī Pāvilā, lūk, par to viņš tagad stāstīs tālāk. Galatiešu 1. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Bet kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis, pievēršat uzmanību tātad viss apustuļa Pāvila ceļš. To, ka viņš ir jūds, kurš dzimis Tarsā un kurš kļuvis par vienu no labākajiem Toras skolotājiem, pie tam labākais Gamaliela skolnieks, un viss tas nav nejaušība. Tātad visu augstais vada Pāvilu pa viņa dzīvi, dodot viņam visas nepieciešamās zināšanas, lai iemācītos Toru un visas atklāsmes, kuras bija Gamalielam. Bet Gamaliels tanī laikā bija labākais Toras skolotājs. Tālāk 15. pantā izredzējis un savā žēlastībā aicinājis. Kāda lietas būtība ir visaugstā žēlastībai? Tā ir paša visaugstā būtība, kura atrodas Torā. No 15. līdz 17. tātad. Lapa tika savu dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padomu pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālem pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi. Bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Lūk, šeit ir ļoti svarīgs moments, priekš tās sapratnes, kā Pāvilā dzima lūk šī mācība, kuru viņš paējot neilgam laikam sāka sludināt. Pēc tā, kad viņš jau no Arābijas atgriezās Damaskā. Tātad šis svarīgais moments, kad visu augstais atklāja Pāvilam savu dēlu.
un kā mēs zinām, ka visaugstā dēls ir dzīvais visu augstā vārds. Tātad priekš viņa Tora, tās zināšanas un atklāsmes, kas bija viņā, viņš viņās ieraudzīja to Ješua Amašiahu, kura sekotājus viņš vajāja. Un visaugstais pavēl caur Ješua Amašiahu tagad šo Toras gaismu nest pagāniem. Un tagad jūs tā pacenšaties tā iedziļināties, kā tēvu mantojuma aizstāvis, kas kārtīgi ievirzīts tēvu tradīcijās, kādam vispār zemapziņas pagriezienam ir jānotiek viņa dvēselē, un cik ļoti dziļi viņam ir nepieciešams pārdomāt visu izpratni Torā un visu to dziļumu viņa atklāsmēs, kuras viņš saņēma Ješua Amašiahā. Tātad viņam bija nepieciešams laiks, lai visu to pārdomātu, un tāpēc viņš, pievēršot uzmanību, negāja pie 11 apustuļiem uz Jeruzālēm. Kaut gan viņi taču kontaktējās ar Ješua Amašiahu un saņēma no viņa mutes mācību. Viņš negāja pie viņiem, lai par to apspriestu. Viņš gāja uz Arābiju, kur pavadīja kādu laiku, kā runā skaidrotāji, ka zem Arābijas tiek domāta Nebatējas valsts, kura izplatās pār mūsdienu Jordānas teritoriju, Izraēlas dienvidu pusē un pār Sinais pussalu. Es, kad sāku domāt, ko tas varētu nozīmēt, jo runa iet par Izraēlas dienvidu pusi, par Sinais pussalu, tad man izveidojas tāda nojausma, kā apstiprinājumu tam es nekur neatradu, bet manas domas virzās uz to, ka apustulis Pāvils aizgāja tieši uz to visaugstā kalnu, kur savā laikā gāja Ēlija. Atcerieties, kad viņš bēga no turienes no Izabeles, tur viņš saņēma savus rīkojumus, pēdējos rīkojumus no visaugstā, pēc kā visaugstais viņu uzrāva uguns ratos pie sevis debesīs. Un tas arī tas pats kalns, uz kuru gāja Mūzus, kad ieraudzīja tur degošo krūmu un saņēma uzdevumu no visaugstā izvest savu tautu no Ēģiptes. Es domāju, ka tur arī gāja apustulis Pāvils. Tāpēc, ka tās atklāsmes un tā izpratne, kura viņam pēkšņi atklājās, tas pieprasīja no sevis, lai tiktu pārskatīts kaut kāds iekšējs garīgs darbs un tiktu veikta dziļa pārdomāšana, lai ienāktu viņā šī iekšējā dziļā pārliecība un apstiprinājums visam tam par to, kas ar viņu notika. Jūs zinat, ka tas viss sastāv no lūkšanas, no pārdomāšanas un iedziļināšanās. Tur ir jāieliek ļoti daudz garīgs darbs, kuram ir jānotiek visā apustuļa Pāvila iekšēnē. Tātad bija nepieciešams pārdomāt visas tās zināšanas, kuras viņš bija saņēmis pie Gamaliela kājām, un to savienot ar atklāsmi par visaugstā dēlu. Un gala rezultātā pārdomāt visu kunga izpērkošās dabas būtību, caur kuru tiek piedots cilvēkam, un par visaugstā radīšanas nodomu radīt cilvēku pēc visu augstā tēla un līdzības. Tātad, gala rezultātā, tas, ko saņēma apustulis Pāvils, to bija nepieciešams pārdomāt līdz tādam līmenim, lai savienotu un atklātu šo dziļumu, kas ir pravietojumos, kuros visu augstais ir devis Torā un praviešos. Un pie visa tā šai mācībai ir jābūt labi izskaidrotai un saprotamai priekš ticīgajiem no pagāniem, tāpēc, ka Mašijahs Ješua tieši pie viņiem sūta apustuli Pāvilu, sacīdams, lai tevi izglābtu no šīs tautas. Tātad neviens tev netraucēs un nekontrolēs tanī, ko tu mācīsi. Tā nedaudz iedomājieties, viena lieta ir noticēt tradicionālam jūdam, tie, kas dzīvo Jeruzālēmē, tai skaitā arī tie priesteri un levīti, kas atrodas tur, kā mēs lasām apustuļu darbos, jo daudzi no kalpotājiem toreiz noticēja tam, ka Ješua ir Mašijahs. Tātad viena lieta ir ieraudzīt Ješua savu Mašijahu tradicionālam jūdam, bet viņš vienalga paliks tradicionālajā jūdaismā,
Templis toreiz stāvēja un turpinās pienest templi upurus, par ko jau mēs runājam pagājušajā nodarbībā. Un pavisam kaut kas cits – ieraudzīt lūk šo visaugstā mājokli iekš sevis paša. Parādīt, ka ejot pa Adonai ceļu, kas arī ir Amašiaha ceļš, var izveidot šo visaugstā mājokli sevī. Tātad pēc būtības, lūk par šo pārdomu laiku ar apostuli Pāvilu notika tieši tas, par ko Ješua runāja Mateja evaņģēlijā, 13. nodaļa, 52. pants. Tad viņš, Ješua, tiem sacīja, tāpēc ik katrs rakstu mācītājs mācīts debesu valstībai ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas. Tātad, tas, ko viņš saņēma no Gamaliela, tam ir jāsavienojas ar atklāsmu par dēlu. Tāpēc viņš nekonsultējās ne ar vienu no cilvēkiem, bet gan tikai ar visu augsto un Ješua Amašiahu, un visu to pārdomājot savienoja Toru un atklāsmes, ko viņš bija saņēmis par visaugstā valstību cilvēkā. Atgriežoties atpakaļ Damaskā, viņš tālāk saka, Galatiešu 1. nodaļa no 18. līdz 24. pantam. Tad 3 gadus vēlāk es nogāju uz Jeruzālemi, iepazīties ar Kēfu, Pēteru, un paliku pie viņa 15 dienas. Kādu citu apostuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Ješua brāli. Bet ko es jums rakstu, redzi, visu augstais ir mans liecinieks, tie nav meli. Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos, bet jūdejas draudzes, kas ir Mašiahā, mani vaigā nepazina. Tikai to viņas dzirdēja tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt, un tie slavēja manis dēļ visaugsto. Tādā veidā Pāvils apmeklēja apostuli Pēteri jau pēc tam, kad viņā jau bija nostiprinājusies šī mācība, kuru viņš sāka sludināt pagāniem. Un būdams pie Pētera 15 dienas, gāja uz Sīriju un Kilikiju ar savu svētrunas priecīgo vēstu to sludināt pagāniem. Tātad mēs iepriekšējā nodarbībā runājam par to, kāda ir šī lietas būtība šai svētrunai. Tāpēc es šodien neatkārtošos. Un tālāk apostols Pāvils turpina savu liecību, un tā būs 2. nodaļā no 1. panta, Galatiešu vēstule tātad. Pēc tam, pēc 14 gadiem, es atkal nogāju uz Jeruzālemi kopā ar Barnabu, līdz ņemdams arī Titu, bet es nogāju sekodams atklāsmei un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīju par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas. Citiem vārdiem mēs redzam, ka tikai paējot pēc 14 gadiem, Pāvils atnāk uz Jeruzālemi. Pie tam sekojot atklāsmei, tātad viņam tika teikts iet uz Jeruzālemi, lai izklāstītu Jeruzālemes kopienas līderiem to mācību, kuru viņš sludina pagāniem. Tātad uz to laiku Pāvils jau bija nostiprinājies kā pagānu apostols. Viņš redzēja tos brīnumus, kurus visu augstais darīja caur viņu. Un pie tā viņš saņem atklāsmi no visaugstā, ka viņam tagad ir jāiet uz Jeruzālemi un jādalās ar šo mācību, ar apostuļiem, kur viņš bez vārda runas iet pildīt šo pavēli. Ja skatītos uz kopējo ainu tam, kas tanī laikā notiek Jeruzālemes kopienā, tad es domāju, ka tas bija tas īstais laiks, lai Jeruzālemes kopiena izdzirdētu šo apostuļa Pāvila svētrunu, šo viņa mācību, lai pārbaudītu savu svētrunu par Ješua Amašiahu ebreju tautā, par cik tas, kā sev parādīja apostols Pēters, kad atnāca pie Pāvila ciemos uz Antiohiju, runā par to, ka pat Pēters sāka zaudēt atklāsmi, kuru viņš saņēma par pagāniem, kad visaugstais viņu sūtīja pie Romas karavīra Kornēlija. Šeit apostols Pāvils nejauši piemin to, ka viņi paņēmuši sev līdzi Titu. Visa lieta ir tanī, ka tic pēc tautības ir grieķis, kuram nav miesas priekšādas apgraizīšana.
bet priekš tam, lai ebrejs kontaktētos ar neapgraizīto, priekš tam, tā kā būtu vajadzīga personīga atklāsme no visaugstā. Un tieši tā atklāsme, kuru visaugstais deva Pēterim. Atcerieties apustuļu darbos, 10. nodaļa no 25. līdz 28. pantam. Pēterim ieejot, Kornēlijs viņam nāca pretim un godināja viņu, mezdamies pie viņa kājām, bet Pēters viņu piecēla un sacīdams: Celies, arī es esmu tikai cilvēks. Un ar to sarunādamies, viņš gāja iekšā un redzēja daudz sapulcējušos. Viņš tiem sacīja: jūs zināt, ka jūdam nav atļauts biedroties ar citas tautas cilvēku vai iet pie viņa mājās. Tātad, ne tikai to vien, kā ēst kopā jūdam ar pagāniem ir aizliegts, bet arī ikviena kontaktēšanās ar pagāniem ir liegta. Vēl jau vairāk iet uz mājām pie pagānu. Atceraties, kā evaņģēlijos mēs lasījām, ka priesteri neiegāja Pilāta rezidencē, lai neapgānītos. Lūk, šī it kā būtu tā pati tēma, un Pēters tālāk saka 29. pantā. Bet man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. Tāpēc aicināts es arī esmu nācis bez iebildumu. Tātad, Pēters patiešām reāli šo atklāsmi saņēma no visaugstā. Mēs redzam, ka apustulis Pāvils degdams aizstāv tās atklāsmes, kuras viņam iedeva visaugstais. Bet tālāk mēs ieraudzīsim, kas notiek ar cilvēku pat tad, ja viņš arī ir apustulis, kad viņš pārstājas sargāt to atklāsmi, kuru dod viņam visaugstais. Bet visu pēc kārtas. Un tā, apustulis Pāvils raksta savā vēstulē Galatiešiem, ka paši Ješua Amašejaha apustuļi tika uzskatīti par lielām autoritātēm. Tanī laikā starp visiem Ješua Amašejaha ticīgajiem visā pasaulē. Kontaktējās ar Pāvilu Tita klātbūtnē, pie kā viņi nesāka uzstāt, lai tic tiktu apgraizīts. Kaut gan nākamajā pantā Pāvils runā par to, ka tomēr tur bija kādi, kurus viņš nosauca par viltus brāļiem, kuri pēc visas ticamības sāka celt pretenzijas pret Titu, lai aizliegtu viņam būt sadraudzībā ar jūdiem. Tātad gribēja izlikt viņu aiz durvīm. 2. nodaļa Galatieši no 4. līdz 6. pantam. Bet no malas ievesto viltus brāļu dēļ, kas bija iezagušies novērot mūsu brīvību, kas mums dota Mašijahā Ješua, ar nolūku mūs darīt atkal par kalpiem. Viņiem mēs ne acu mirkli neesam piekāpušies, lai evaņģēlija patiesība paliktu pie jums galatiešiem, bet tie, kas bija sevišķi cienīti Jeruzālemes kopienā, kādi tie reiz bijuši. Tas man ir vienalga. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Man jau šie cienītie nav nekādas saistības uzlikuši. Tātad, Jeruzālemes kopienas autoritātes neuzstāja uz to, lai tic tiktu apgraizīts. Netika uzliktas nekādas saistības. Tieši otrādi. Viņi bija pārliecināti tanī, ka man bija uzticēts pasludināt priecīgo vēsti neapgraizītiem. Tieši tāpat kā Pēterim apgraizītajiem, no 8. līdz 10. pantam, jo visu augstais, kas Pēterim bija devis spēku apustuļu darbam apgraizīto starpā, tas arī man bija devis spēku pagānu starpā, vērodam to žēlastību, kas man dota. Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes balstiem, sniedza man un Barnabam roku kopējam darbam, lai mēs ietu pie pagāniem, bet šie pie apgraizītajiem, tikai lai mēs pieminētu un neaizmirstu nabagus, to es arī esmu centies darīt. Tādā veidā Pāvils turpina savu liecību galatiešiem, runā par to, ka viņi nav nekādā veidā piekāpušies viltus brāļiem. Un kā liecība Pāvila mācības patiesīgumam, viņš pasvītro, ka sevišķi cienītie, tātad tagad Ješua apustuļi, nav nekādas saistības uzlikuši, neko nepieprasot no Pāvila. Tātad pilnībā uzņēma viņa mācību priekš pagāniem. Un šie sevišķi cienītie, kā mēs redzam,
nebija likuši savas rokas uz apostuli Pāvilu, bet gan paspieda viņa roku un apstiprināja, ka viņš patiešām ir Amašiaha sūtnis, priekš priecīgās vēsts sludināšanas pagāniem. Tieši tāpat kā apostolis Pēters ir Ješua Amašiaha sūtnis priecīgās vēsts sludināšanai priekš Jēkaba dēliem. Un pie visa tā ir viens svarīgs moments. Apostuļi palūdza, lai Pāvils atcerās par palīdzību nabagiem Jeruzālemē, un apostolis Pāvils to darīja vienmēr, no visas sirds, ar to dodot liecību visiem un visur, kur viņš sludināja, ka visu ticīgo galvenais centrs ir Jeruzāleme. Un par to ir rakstīts pravietī Jesejā, 2. nodaļa 3. pants. Un nāks daudzas tautas un sacīs: iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkaba visspēcīgā namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs lai staigājam viņa tekas, jo no Cijānas izies pamācība, Tora un Adonai vārds no Jeruzālemes. Tātad apostolis Pāvils nepretendē uz kaut kādu atdalītu kalpošanu. Viņš sevi uzskata par pakļautu zem Amašiaha, zem viņa vārda, un viņš izpilda viņa rīkojumu, bet ar to visu, visiem no pagānu ticīgajiem, sevi ir jāsaista ar Jeruzālēm. Tātad tur ir centrs. Lasām tālāk no 11. līdz 13. pantam. Bet, kad Pēters nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā. Proti, pirms kādi no Jēkaba ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem, bet, kad šie atnāca, tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem, un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi, un arī Barnabu viņa liekulība aizdrāva līdzi. Bet Barnaba taču ir Pāvila palīgs. Viņi kopā kalpoja, un viņš bija ļoti labi iedziļinājies Pāvila mācībā. Tālāk 14. pantā. Bet, kad es redzēju, ka tie nedara pareizi pēc evaņģēlija patiesības, es sacīju Pēterim visu priekšā: ja tu jūds būdams dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tu gribi piespiest pagānus dzīvot pēc jūdu dzīves veida? Lūk, šeit mēs no jauna redzam, cik grūti bija apostolim Pāvilam saglabāt tīrībā bez sagrozīšanas to mācību, kuru viņš saņēma no visaugstā caur atklāsmi par Ješua Amašiahu. Pirmais moments. Pēteris, kuram bija šī atklāsme, viņš to zaudē. Otrais moments. Barnaba, kurš bija viņa tuvākais līdzstrādnieks, arī sāk darīt to pašu. Tātad Pāvils pēc 14 gadu kalpošanas saduras ar to, ka visi viņa tuvākie nesargā šo atklāsmi. Tātad, ja pat apostolis Pēters, kurš saņēma no paša visaugstā atklāsmi par to, ka visu augstais ir attīrījis caur ticību Ješuam Amašiaham, tad to nenāks turēt par nešķīstu. Un šeit mēs redzam, kā Pēters atnākot uz Antiohiju sākumā ēda kopā ar ticīgajiem no pagāniem, bet pēc tam, kad atnāca no Jēkaba, sāka nogriezties no viņiem. Tātad, līdz šai atnākšanai no Jēkaba jūdu kopienas, viņš sevi neuzskatīja, ka būtu apgānījies, jo viņš jutās lieliski. Bija gan sadraudzība, gan sarunas un ēda pie viena galda un dzīvoja zem viena jumta, bet te pēkšņi atnāk jūdi no Jeruzālemes, un Pēters tā it kā salūza. Tātad, kā tikko atnāk jūdi no Jeruzālemes kopienas, kuru jau tanī laikā pārvaldīja apostolis Jēkabs, radniecīgais brālis no Ješua Amašiaha mātes, Pēters, salūza zem cilvēku viedokļa. Un tas padarīja ļoti sašutušu apostoli Pāvilu, kurš, kā mēs lasām vēstulē Galatiešiem 1. nodaļā, teica, ka priekš viņa cilvēku viedokļi vispār neko nenozīmē. Priekš viņa viss svarīgākais ir saglabāt tās atklāsmes, kuras deva viņam visaugstais.
Un pēc būtības šī ir ļoti svarīga pamācība priekš mums visiem par to, cik ļoti mums ir jāsargā personīgās atklāsmes, kuras mums dod visu augstais cauri Ješua Amašiahu. Un mēs nedrīkstam liekties ne zem kādām autoritātēm un citu cilvēku viedokļiem. Lūk, Filipiešiem apostols Pāvils saka tā, 3. nodaļa no 13. līdz 16. pantam. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim goda balvai. Dieva debesu aicinājumam Mašiahā Ješua. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to visu augstais jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Tātad, lūk, šeit apostols Pāvils saka, ka jādzīvo ir tieši ar to, ko esam sasnieguši, un pie tā turēties, ko atklājas jums pats visu augstais. Un ja kaut ko ne tā darīsim, vai arī kādā lietā būs kādas citas domas, tad visu augstais to arī atklās. Galvenais – neuzskatīt sev par kaut ko jau sasniegušu, bet turpināt iet uz priekšu, aizmirst veco. Tātad neieciklēties uz negatīvo un uz saviem kritieniem. Ja ir patiesa nožēla un vēlēšanās tā vairāk nedarīt, tad Ješua Amašiaha izpērkošais upurs un asins, kas izliets par mums, tās mūs attīrīs. Un mums ir svarīgi iet uz priekšu, pieaugt un iepazīt Mašiahu. Vēl nāks piebilst dažus vārdus par to, ko tad apustuļa Pāvila vārdi nozīmē, kas tika teikti Pēterim par to, ka ja tu jūds būdams dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tu gribi piespiest pagānus dzīvot pēc jūdu dzīves veida? Lūk, no visa, ko mēs jau iepriekš runājām, ir redzams, ka Jeruzālemes kopienā Pētera atklāsme par jūdu ticīgo attieksmi pret pagānu ticīgajiem nenostiprinājās. Varbūt tieši tāpēc pats Pēters dēļ tā arī nokļūst tādā situācijā, kur viņam tagad nākas liekuļot. Tātad, ja tu nesaglabā atklāsmes, kuras dod pats visu augstais, ja tu tās nesludini un nenostiprini, tad agrāk vai vēlāk tev nāksies liekties zem citu cilvēku viedokļa. Tā ir svarīga mācība priekš visiem. Tad lūk, atnākot uz Antiohiju, Pēteris turējās pie tās atklāsmes, kura viņam bija no visaugstā. Tas bija tas laiks, kad tika sūtīts pie Romas karavīra Kornēlija. Bet lūk, kad ļaudis atnāca no Jēkaba kopienas, pagāja daudzi gadi. Un es nezinu, kāda iemesla pēc jau nodibināja kopienu Jeruzālemē Jēkabs, bet Pēters tā it kā pagāja nomaļus. Pēters sāka izvairīties no kontaktēšanās ar pagāniem un jau neēd kopā ar viņiem pie viena galda. Saprotams, ka ēdiens bija košers. Es kaut kad jaunībā dzirdēju svētrunas no kristīgiem skolotājiem, kas teica, ka tur Pēters sēdēja un ēda cūgaļu. Un kā tikko ieraudzīja jūdus, tā sāka šo cūgaļu slēpt. Jo mēs taču esam brīvi, Jēzus visu šķīstīs, tagad mēs varam ēst visu. Protams, ka nē. Runa iet par to, ka jūdam ir aizliegts kontaktēties ar pagāniem, būt kopā ar viņiem vienā namā, vēl jau vairāk nedrīkst ar pagāniem sēdēt pie viena galda. Un lūk, šī Pētera liekuļošana, kurš patiesībā ir klinci, varētu teikt autoritāte, tā sāk ietekmēt arī uz Barnabu, kurš ir paša Pāvila māceklis, un arī viņš sāk novērsties no kontaktēšanās ar pagānu ticīgajiem. Bet Barnaba ir jūds, apgraizīts. Un gala rezultātā tāda Pētera un Barnaba uzvedība, tā it kā pagānu ticīgos, piespiež apgraizīties, lai viņiem būtu kontakts ar ebrejiem. Tāpēc Pāvils saka Pēterim, ja tu līdz šim uzskatīji ticīgos no pagāniem sev līdzīgus
un ļoti labi sarunājies ar viņiem. Tātad ne ar ko neatšķiries no pagānu ticīgajiem, kuri saņēma garu tāpat kā tu pats, Pēteri. Tad tagad, ko tad tu viņus pazemo? Kāpēc tu piespied viņus apgraizīties? Kāpēc tu centies piespiest viņus dzīvot pēc jūdu tradīcijām, pienest dzīvnieku upurus templī? Ko tu dari? Un viņš atklāti uzstājās pret Pēteri un saka, mēs esam nostājušies svabadībā, kuru deva mums visu augstais Ješua Amašiahā. Un tālāk apostols Pāvils atklāja patieso apgraizīšanas būtību, kura nav miesas priekšādas apgraizīšana, bet gan sirds apgraizīšana. Galatiešu 2. nodaļa no 15. līdz 16. Mēs, dzimuši jūdi un ne pagānu grēcinieki, zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Ješuam Amašiaham. Arī mēs kļuvām ticīgi Mašiaham Ješua, lai taptu taisnoti Mašiaha ticībā, un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots. Jautājums. Ko nozīmē dzimuši jūdi? Oriģinālā grieķu tekstā rakstīts pēc dabas jūdi. Tātad, ko nozīmē būt pēc dabas jūdam? Būt pēc dabas jūdam, tas nozīmē jau no pašas dzimšanas sev veltīt iet pa Ābrahama ceļu, un apgraizīšana 8. dienā tieši par to arī liecina. Kad ebrejs apgraiz savu dēlu 8. dienā, tad viņš ar to liecina, ka uzņemas pilnu atbildību uz sevi par to, lai ievirzītu šo mazuli Toras mācībā, un lai šis mazulis, kad izaugs, ar to pašu arī iemācītu savus bērnus. Lūk, ko nozīmē būt pēc dabas jūdam. Tātad ar mātes pienu sevī uzņemt Toru. Un tālāk Pāvils runā par to, ka visu šo laiku gadījumā, ja sagrēko, mēs jūdi attaisnojamies ar to, ka atnākot uz templi grēka nožēlā, mēs pienesam dzīvnieku upurus, caur ko mēs saņemam attaisnošanu. Lūk, kā ir jāsaprot vārdu salikums bauslības darbi. Bet, kā redzam, šī taisnošana nemainīja ne cilvēka raksturu, ne viņa dvēseles domas. Viņš katru gadu nāca uz regalim svētkiem, nožēloja vienus un tos pašus grēkus, bet iekšēji nekas nemainījās. Un lūk, mēs, apostolis Pāvils runā, tagad zinām, ka mēs kā jūdi, tā arī ticīgie no pagāniem, visi mēs tiekam taisnoti ticībā Ješuam Amašiaham, caur viņa iepazīšanu. Tātad taisnošana ne caur dzīvnieku upuru pienešanu, bet taisnošana caur Ješua Amašiaha iepazīšanu, kurš dzīvojot cilvēkā, kā jūdā, tā pagānā, arī ir šī taisnošana šim cilvēkam. Bet ar dzīvnieku upuru pienešanu neviena miesa visaugstā priekšā netiek taisnota. Tāpēc, ka patiesa taisnošana tā atnāk caur cilvēka dvēseles domu atjaunināšanu visu augstā vārda līdzībā. Tanī arī ir patiesā Ješua Amašiaha iepazīšanas būtība. Un tālāk apostolis Pāvils saka no 17. līdz 18. pantam. Bet, ja izrādās, ka mēs, kas cenšamies tapt taisnoti iekš Amašiaha, paši esam grēcinieki, vai tad Mašiahs kalpo grēkam? Nekādā ziņā ne. Proti, kad es to, ko esmu noārdījis, atkal uzceļu, es kļūstu par pārkāpēju. Tātad apostolis Pāvils saka, ja mēs iepazīstot Ješua Amašiahu vēl turpinām grēkot, tad tas nozīmē to, ka Ješua Amašiahs, kas dzīvo mūsos, ir grēcinieks. Tas nozīmē to, ka mēs kaut kur vēl neesam nomiruši priekš šī grēka. Tāpēc mēs nedrīkstam dzīvot šajā grēkā, bet ir jāturpina pārvērsties Mašiaha līdzībā. Un tas, kā tas ir jādara, apostols Pāvils runā tālāk nākošajos pantos, no 19. līdz 20. Jo es bauslībā
bauslībai esmu nomirs, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Mašiahu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mašiahs. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Vēstulē romiešiem 3. nodaļā apustulis Pāvils runā par to, ka ar bauslību tiek atpazīts grēks. Tātad viss, kas nav pēc Toras, tas ir grēks. Apustulis Jānis arī runā par to, ka viss, kas nav pēc Toras, tā visa ir bauslības pārkāpšana. Bet bauslības pārkāpšana arī ir grēks. Tātad dzīvošana ne pēc Toras baušļiem ir grēks. Ja šo mums saka, ka Mašiaha gars atnāks un mūs apsūdzēs par grēku, un šī grēka lietas būtība ir tanī, ka visu augstā vārds jums ir atklājies, bet viņi ir nolieguši šo vārdu un dzīvo ne pēc šī vārda. Tad lūk, viss, kas nav pēc Toras, tas ir grēks. Un priekš tam, lai dzīvotu priekš Dievu, ir nepieciešams šo grēku piesist pie soda staba, kas arī ir šīs bauslis, tātad Tora. Bet, kā mēs zinām, Tora ir Mašiaha iekšējais saturs, tāpēc, ka no viņa iztek šīs garīgais ēdiens un garīgais dzēriens, kuru dzēra mūsu tēvi tuksnesī. Tāpēc, kad mēs sitam pie staba savu veco dabu, kura mūs paverdzina darīt grēku, mēs visu to sitam ar visu augstā vārdu. Tad tieši šajā pašā momentā mēs dodam vietu sevī šim vārdam. Tātad, veco dabu mēs sitam ar vārdu, un caur to savā dvēselē mēs dodam vietu šim vārdam. Lūk, kā tas strādā. Vienkārši mehānisms. Ja mēs vienkārši runājam, ka Jēzus Kristus miris par mūsu grēkiem, un mēs saņēmām garu, bet dvēseli savu nepiepildam ar Mašiaha iepazīšanu, tad, ja šo saka, tas nešķīstais gars, kas izgāja, viņš atnāks atpakaļ pie tiem un ne jau viens vairs. Tāpēc ir ļoti svarīgi iet uz priekšu un ir ļoti svarīgi piepildīt savu dvēseli ar Mašiahu. Tieši tā mēs sevi sitam pie soda staba Mašiaha, lai dotu Mašiaham vietu mūsos. Un tad var teikt, ka ne es dzīvoju, bet manī dzīvo Mašiahs. Un neskatoties uz to, ka ik viens no mums, Pāvils saka, ka es dzīvojošais šajā nāvē lemtajā miesā, pēc būtības, nevienmēr viņam sanāk rīkoties pareizi. Bet es ticu, ka mana nožēla, mana lūkšana un ticība šo Mašiaha izpērkošajam upurim, kurš izlēja savus asins, arī par maniem grēkiem, caur visu to es varu saņemt piedošanu, attīrīšanu un iespēju no jauna būt sadraudzībā ar debesu tēvu, šo Mašiaha vārdā, lai virzītos tālāk. Un tālāk apustulis Pāvils saka 21. pantā, es nenoliedzu Dievu žēlastību, jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Mašiahs vēl ir miris. Lūk, šis pants, viņš ir viens no pamata, protams, ir arī vēl citi, viens no pamatiem, par kuru nepareizi to iztulkojot, var nonākt pie domām par to, ka pildot bauslību, neviens nevar tikt taisnots. Bet tas, kurš meklē taisnošanu bauslībā, priekš tā Mašiahs ir velti miris. Patiesībā apustulis Pāvils šeit runā par bauslību, kurā tiek pienesti dzīvnieku upuri templī. Tātad par bauslību telts kalpošanā pēc līdzības, par to, par ko viņš runāja nedaudz iepriekš. Par to, ka taisnošana notiek ne ar dzīvnieku upuru pienešanu, bet gan caur šo Mašiaha iepazīšanu. Tādā veidā apustulis Pāvils saka, ka ja mēs noticējām šo Mašiaham un domājam, ka varam attaisnoties visu augstā priekšā caur dzīvnieku upuru pienešanu templī, tad, ja cilvēks tā domā,
tad, ja šo izpērkošais upuris priekš viņa, kas tā domā, ir veltīgs, tas vienkārši nestrādā viņa dzīvē. Ar to arī vēstule Galatiešiem 2. nodaļa beidzās, un arī es gribētu ar to pagaidām apstāties. Āmen.